Labs rīts jūs mājās. Tad tikko bija tāds gāziens. Sveiciens no Jaunzēlandes. Tā forši, protams, viņu augusts, kad tā jau temperatūriņas forši iznāca no rīta. 17, 18 grādi, bet tad kā brīžos, kad kaut nogāžu. Tāpēc arī bišķiņ vēlāk. Šodien tiešraidi no Latvijas, bet īsā versija šī rīta domgraudam un prāta rītrosmei ir, kad ik pa brīdim ir jāieraksta sev un jāpaklausās no malas. Vai tu esi dzirdējis sevi no malas, vai tu sevi ieraksti kādreiz arī no malas? Un paklausies. Man tas bija vairāk kontekstā ar pārdošanu, kur man nesen sanāca viena saruna ar jau vienu uzņēmēju un viņu komandu, un skatījāmies to visā tajā līknē par to, kas tiek darīts, lai vispār cilvēku uzzinātu par to viņu piedāvājumu, kas viņam ir, un tad pēc tam atkal skatītos tālāk. Tad pietiekami daudz cilvēku ir uzzinājuši, tad kaut kādā brīdī aiziet arī līdz pārdošanas procesam. Un tad ir, paskatījāmies to, ka vispār netiek rakstīts iekšā pārdošanas sarunas vispār. Un tā ir tāda lieta, ko patiesībā būtu feini izdarīt kaut kādā brīdī un maksimāli skatīties, bet šī brīdī, kad es saku, pārdošanas sarunas, tad visticamākais lielākā daļa domā, man ikdiena nav saistīta ar pārdošanu, ko es tur. Bet vispār, savu darbību mēs angļu skolotē. Mums stundas regulāri tiek ierakstītas. Un pēc tam viņas vai mēs paši skatāmies, vai atkal mums kaut kāda, kas mums ir pirms uzņēmuma arī kvalitātes kontrolas cilvēki skatās cauri un pievērš uzmanību kaut kādām niansēm, kas tur ir, un tāpēc arī apkalpošā sfērā arī to klientu piedzīvojumu paskatīties no malas, kā tas ir, ka viņš ierodās, viņus, kā viņus sasveicinās, lietas no malas un ierakstīt. Tas nav tikai tā, es ceros, kad arī, ka pie Viesturu Meikšāna režisoru mācījāmies par uzstāšanos publikas priekšā, tad arī tāda lieta, un tas tāds profesionāls triks, ko arī paņēmiens, ko dara, un ieteikums ik pa brīdim sev ierakstīt un klausīties no malas, kā tad kā izskatās un kā izklausās. Bet tā ir tāda lieta, ko noteikti vajag darīt, ik pa brīdim. Rakstīt sev iekšā, vai tu esi skolotājs, vai tu esi tieši ar pārdošanu saistīts, vai arī instrukcijas no malas, piemēram, kāds tu izklausies, kad tu pārnāc mājās. Tas pielietojums patiesībā var būt ļoti, ļoti daudzās situācijās, jo mēs sevi no malas jau reti, kad tā tiešām apzināmies un dzirdam. Un tad tu pēkšņi pamaini, piemēram, man bija kaut kāds brīdis, kad man sieviņa teica, Andri, tu vari pasmaidīt. Man likās, kāda problēma? Kur es nesmainu? Izrādās, ka es kaut kā biju pārāk, vai uznāca tāds posms, kurā es biju pārāk nokoncentrējies uz lietām, un apkārtējie gandrīz baidās ar man runāt, jo visu laiku šis tāds sēžu, darbojos, ne? Un tad tu pamani, jā, ok, un viņš jāpasmaid vairāk, ja citādi nav forši apkārtējiem, un sev arī nevar saprast, kāpēc viens pats paliku, jā, kur vispār palika. Un pēc kā es gāju projām, pirms arī tās pašas prāta rītrosmes, es diezgan bieži noklausos vai nu pilnīgi visu, vai nu liela daļa no tā, ko arī raidījumos es runāju, vai arī tas ir studijā, vai arī šādā te vienkārši ar telefonu, bet tā ir tāda lieta, ko noteikti darīt, ierakstīt sevi no malas un paklausīties. Un tad patiesībā ļoti biežos gadījumos nevajadzēs ārēju palīdzību, lai uzlabotu kaut kādas rādītājas, jo tu pats jau pamanīsi to, ka jā, apstīs, kā es te runāju, vai kā man tur tonalitātes, vai, kā man tur tas trūkst, vai kas tur tā lieta trūkst. Un tu varēsi uzreiz jau palabot. Vienkārši lieta.
Tas nav nekas baigs sarežģīts, tā nav raķešu zinātne, bet ik pa brīdim ierakstīt, piemēram, tās pašas savas telefonu sarunas, pārdošanas sarunas, kaut kādas lietas, kur tu komunicē. Ja, ierakstīt to visu no malas un paklausīties. Es atceros arī savā laikā, man bija viens tāds niķis, kad es telefonu sarunās, es dziedāju, izrādās. Dungoju pie sevi. Viņa arī bija klausījusies līdzā. Viņa smējās. Viņa saka, bet tā nedrīkst darīt. Izrādījās kādās telefonu sarunās, kur klientiem mēs runājam, kad es kaut kur aizdomājos un es kaut ko funktierēju, tad man tāds viņa saka, pagaid, šits neiet krastā. Un es vispār, ja man būtu kāds paprasījis, vai es kaut ko tādu daru, man es nebiju piefiksējis. Un tas tāds moments, ko paņemt līdzi, ierakstīt un paskatīties uz sevi no malas. Un pāanalizēt un meklēt veidus, ka dažādās kontekstos un pielietojumu iespējās un variantos, kā to izdarīt. Ierakstīt sevi no malas. Un tad, ja visi forši, tad, un joprojām nav labais rezultāts, tad, piesaist profesionāļus, vai viņi sāk skatīties uz visu procesu, visu līgumu. Bet lielākā daļā, līdzīgi kā mums arī mums skolotāji vai pārdošanas cilvēki, tad, kad pēkšņi klausās sevi, tad ir tā, varbūt citādāk vajadzētu. Es redzu, es redzu, kur vietas, kas saka uzlabojumam un kaut kāds nians. Tā kā tas, lai tāds šim pirmdienas rītam jaudīga doma, praktisks maziņš knifiņš, bet noteikti viņu vajag izmantot. Un iet un darīt. Labi, lai jaudīga diena, ejam darbojamies un tiekamies rīt. Ata!